Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Tūlīt tu dzirdēsi sarunu ar 3 bērnu mammu Lauru, kurai katrs no mazuļiem pasauli ieraudzīja citā valstī, un neviena no tām nebija Latvija. Atšķirīgas pieredzes audzinot bērnus Itālijā, ASV vai precīzāk Ņujorkā un visbeidzot Dānijā, tomēr ļauj Laurai secināt, ka svarīga informācija par audzināšanas jautājumiem, tādu, lai tā būtu tiešām saskaņā ar viņas sajūtu, viņa joprojām gūst Latvijā. Un, protams, no sirds priecājos, ka tā ir informācija, kas nāk no mums, no centra Līna, un Laura sarunas laikā min arī kursu psiholoģijas pamati vecākiem, kam atkal esam atvēruši kārtējo pieteikšanos. Ieskaties mūsu mājaslapā un arī raidieraksta piezīmēs. Bet tagad saruna ar Lauru. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē, un šodien pie manis ciemos, attālināti ciemos, ekrānā ciemos ir Laura Mejere. Laura ir mamma vispirmām kārtām, ja? Sveika, Laura! Sveiki, Vita! Jā, esmu noteikti mamma 3 bērniem. Pastāst, cik tev viņi ir lieli? Man vecākajiem jau pat palika 9 gadi. Kas ir puika, tad vidējai meitai ir gandrīz 5 gadi, kas ir ļoti svarīgi, ne 4, bet gandrīz 5, un pašam jaunākajam ir 1 gads. Aha, kā smuki ir tāds atstarpīts pa vidu starp tiem bērniņiem, ka ir gandrīz pusaudzis jau un bebīts. Jā, īstenībā visiem ir 4 gadu starpība, un mums patiesībā ģimenē mēs secinājām, ka mums 4 ir tas mūsu cipars. Tāpēc, ka mēs iepazināmies, pēc 4 gadiem mēs apprecējāmies, pēc 4 gadiem mēs piedzima pirmais bērns, pēc 4 otrais un trešais. Tā kā 4 ir tāds, kad notiek kaut kas svarīgs mūsu dzīvē. Tas ir tāds kā... Cik interesanti. Jā. Bet pastāsti man, par ko tu gribēji kļūt, kad tu biji maza meitene? Kad es biju maza meitene, man liekas, ka man nekad dzīvē nav bijis tik skaidrs, par ko es gribu kļūt, tad, kad es biju maza meitene. Es pilnīgi noteikti gribēju kļūt par balerīnu. Un man kaut kur pat varētu būt tāds diploms vai raksts, kurš pasaka, ka es gribu būt par balerīnu. Vēlāk gan tās lietas notika pilnīgi savādāk. Es nekad neesmu profesionāli dejojusi, bet jā, bērnības sapnis man bija pilnīgi skaidrs, ka man nākotnes profesija būs balerīna. Jā, cik forši. Un kā tad, par ko tad tu kļuvi un kā tev tā profesija atnāca? Man jāsaka, profesijas ziņā es laikam vislabāk varētu raksturot, ka es ļoti mērķtiecīgi dodos pretī nezināmajā virzienā. Tas, man liekas, ir vislabāk, visprecīzākais raksturojums, kad es esmu juriste pēc profesijas, bet profesionālā pieredze ir man bijusi samērā interesanta. Mans pats pirmais darbs bija strādāt pie bijušās valsts prezidentas Vairas Vīķes Freibergas, kas bija ļoti, ļoti interesanta pieredze. Vēlāk es strādāju Satversmes tiesā, kas bija pilnīgi atbilstoši manai profesijai. Un tad vēlāk pārceļoties, dzīvojot dažādās valstīs, es strādāju marketinga un komunikācijas jomā, kas patiesībā man jāsaka bija mana vismīļākā profesija, kur es tiešām jūtos, ka tiešām tas ir mans. Un tagad mainot dažādas dzīves vietas, es atkal esmu mainījusi, un šobrīd es veicu tulkojumus no franču uz latviešu valodu. Tas ir tas, ko es daru šobrīd, bet es domāju, ka pēc kāda laika būs kaut kas jauns atkal. Tā kā durvis ir atvērtas un es esmu gatava arī jaunām iespējām. Tad tu esi cilvēks, kuram patīk pārmaiņas? Jā, man šķiet, ka man patīk pārmaiņas, un ja ir pārāk daudz lietas notiek tāda ikdienas rutīna un nav nekādi tā kā pārsteigumi, kaut kas jauns, man šķiet, ka man tā kā samazinās tāda dzīves enerģija, ka man patīk, kad ir kaut kas jauns, kad ir tāds izaicinājums, man ir bail arī no tā nezināmā. Es teikšu godīgi, tas nav tā, kad es metos nezināmajā vienkārši, super, kaut kas tāds, ko es nezinu, tagad es tūlīt to darīšu. Bet man patīk, un tā ir noteikti motivācija priekš manis, tā kā pilnīgi noteikti, jā. Tā kā sajust tās bailes un vienalga mesties iekšā. Jā, man šķiet, ka tas ir tā diezgan precīzi, jo es zinu, ka
tad, kad es viņus pārvarēšu, tā balva, tās jaunās pieredzes ir to vērtas, lai to darītu. Tā kā pilnīgi, jā, pilnīgi noteikti. Un vienmēr tiešām tik veiksmīgi, nekad nav tā kā pārdzīvojuma. Arī piedod, es tev tā prasu, bet man ļoti interesanti tas tik drosmīgi izklausījās. Nē, es domāju, ka pārdzīvojumi paliek tāda kā tā visa procesa daļa. Un, protams, arī tev liekas, vai tu izdarīji pareizi, varbūt, ka nē, ka vajadzēja vispār tā mierīgi palikt pie tās mierīgās dzīves un vispār nekādas tur pārmaiņas tik daudz neieviest un labāk tāda ikdienišķa rutīna. Bet tajā pašā laikā es saprotu, ka tas nav īsti priekš manis. Tā kā tas ir grūti, man jāsaka, tās pārmaiņas visas ir ļoti grūti, un jo biežāk mēs viņas veicām, jo vairāk man parādās tāda doma, varbūt, ka pietiek, varbūt, ka mēs varētu tā mierīgāk sākt dzīvot un mazāk visas tās drastiskās pārmaiņas, mainīt valstis, mainīt valodas, darbus un visu pārējo. Bet tajā pašā laikā man iekšēji man šķiet, ka man būtu ļoti grūti atteikties pilnībā no tām pieredzēm jaunajām, kas mums dzīvē ir. Un tad, kad tu viņu sāc dzīvot, es vairāk nevaru iedomāties, kā būtu, ja tas nebūtu bijis. Un tāpēc man liekas, ka ir tā vērts. Man ir tiešām ļoti bail pirms katrām jaunajām pārmaiņām. Tas tāds baiļu process, kas ir jāpārvar. Bet tad, kad tu viņam ej cauri, tad tu saproti, jā, es nekad nebūtu gribējis atteikties no tā, kas man ir tagad. Tā kā apmēram, jā, tas process ir apmēram šāds. Ļoti iedvesmojoši tas izklausās. Bet es tev gribu druskuļi atvest atpakaļ pie tās mammas lietas, vai ne? Vai tad, kad tu biji maza meitene, tu domāji arī, ka tev būs bērni un tu būsi mamma, vai tu tur spēlējoties ar lellēm arī šitās lietas izspēlēji, vai galīgi nē? Galīgi nē. Galīgi nē, man jāsaka, galīgi nē. Man pat nebija nekāds sapnis par kādu kleitu, absolūti nē, nekas tam līdzīgs. Man jāsaka, tas ir vairāk mans vīrs, kuram ir bijis sapnis par ģimeni, un kaut kā mūsu attiecībās mēs esam vairāk sekojoši viņa sapnim. Un es atceros, ka mēs iepazināmies, ka viņš kaut kad teica, ka viņš gribētu 3 bērnus, un es domāju, ārprāts, nekad mūžā tas vispār es nespēju iedomāties, un kur mēs esam ar 3 bērniem, un tas ir mūsu tāds ģimenes līdzsvars. Un man jāsaka, tas ir tieši tas, kas mums dara. Tā kā mums kā pārim, kā ģimenei, tas ir mūsu ideālais cipars. Un tāda sajūta, ka tā ir mūsu ģimene. Nākamais 4 nebūs. Es domāju, ka nē. Mums ir tiešām tā sajūta, ka 3 bija tas, ko mēs gribējām, un tas bija tāds samērā liels solis, jo mēs katrs no mums esam auguši ģimenē, kur ir 2 bērni. Līdz ar to tas bija kaut kas tāds absolūti nezināms priekš mums, kā tas varētu būt, kā tas vispār izskatīsies, kā mēs arī praktiski, kā mēs visu organizēsim. Bet tad, kad mums tā ģimene izveidojās tieši tāda, tad tā sajūta bija, jā, tas ir mūsu. Aha. Ok, bet tu saki, vīrs gribēja, tu tā kā sākumā vispār nē. Kurā mirklī tad tu tā kā atvēries vispār tai domai, vai kā tas notika? Jā, es tagad esmu gatava kļūt par mammu. Man liekas, tas notika pamazām arī tā. Tas nebija tā uzreiz, jo mums arī, jā, mūsu pirmais puika, viņš piedzima 4 gadus, kad mēs jau bijām precējušies. Un man likās, ka tas bija kaut kāds tāds brīdis, ka man likās, jā, tagad ir īstais brīdis, jo man bija tāda sajūta, ka es esmu karjeras ziņā izdarījusi pietiekami daudz. Es esmu vienmēr ļoti daudz gribējusi ceļot, un man bija tieši tāds darbs, kur es ceļoju ļoti, ļoti daudz. Un man vairāk nebija tāda sajūta, ka bērns man kaut ko atņemtu no dzīves. Kad man būtu tāda sajūta, ka jā, man ir tikusi atņemta karjera vai man ir tikušas atņemtas iespējas. Man bija tāda sajūta, ka tādas lietas, ko es ļoti, ļoti, ļoti esmu gribējusi izdarīt es pati, es to esmu varējusi izdarīt. Un līdz ar to man tas likās tāds kā ļoti... kā dabisks solis gandrīz vai dzīvē, bet ātrāk man noteikti šī sajūta nebija. Tas bija tieši tajā laikā, un es arī esmu priecīga, ka mums nebija ātrāk bērni, jo līdz ar to mēs varējām tā kā viens otru iepazīt, un arī katrs sev gan atsevišķi, gan pārī pietiekami daudz laiku dot, un tas kaut kā notika mūsu ritmā, man jāsaka tā. Tu esi mierīgi pateikt, cik tev bija gadu? Man bija 33 gadi. Jā. Okay. Un tad tā kā jau likās, ka tiešām ir viss kaut kas piedzīvots, viss kaut kas sadarīts, ka tagad var. Jā, un arī man jāsaka viens tāds elements, mēs tajā laikā dzīvojām Itālijā,
kas ir ļoti atšķirīgi no Latvijas, kas man liekas, jāsaka, it īpaši, kas attiecās uz ģimenes dzīvi, tā nobīde ir apmēram 10 gadus. Tā nobīde ir apmēram 10 gadus. Cilvēki daudz vēlāk sāka strādāt, viņi daudz vēlāk sāk veidot ģimeni. Un patiesībā, redzot to atšķirību starp Latviju un Itāliju, es ļoti bieži domāju, kurš ir pareizais variants. Vai dzīvot tā kā Latvijā, kur tas ritms ir samērā ātrs, vai arī tas Itālijas ritms, kur ir krietni vēlāks. Un man jāsaka, ka dažiem no mūsu draugiem tikai tagad dzimst pirmie bērni, kas priekš Latvijas man šķiet būtu gandrīz neiespējami, bet tie Itālijas ritmi ir pilnīgi citi un kaut kā. Dzīvojot tajā vidē, tas kaut kā dabiski derēja arī mums, man jāsaka tā. Un arī priekš manis. Dabiski derēja, bet vienalga, tu taču tad Itālijā biji ļoti jauna mamma. Nē, man liekas, tas jau tāds ap 30 gadiem ir tas tāds vecums, kad gandrīz visi sāk tā kā domāt par pirmajiem bērniem, jo tev pirmie ir pirms 30, tas ir jau diezgan ļoti ātri. Bet tas tāds starp 30 un 40, man liekas, tas ir tāds klasiskais, kad Itālijā dzimst pirmie bērni. Mazliet vēlāk jau ir tāds tā kā izņēmuma gadījums, bet tas nav vairs izņēmums. Man liekas, gadus atpakaļ vēl tas bija tā kā drusku netipiski, tagad tas paliek jau ar vien normālāk, tāpēc, ka cilvēki ļoti fokusējās uz karjeru, ir ļoti bail palaist garām dažādas karjeras iespējas, un līdz ar to ģimene tiek tā kā noliktā uz īsto, kad cilvēkiem šķiet, kad ir īstais brīdis, apmēram tā. Jā. Pastāsti, kā tad tas pirmais bērniņš tevi izmainīja? Kā tu piedzimi par mammu? Man jāsaka, man izmainīja ļoti. Jo es atceros, kad es vēl biju stāvoklī, es biju domājis, es tagad gribu turpināt strādāt, jo es sapratu, ka mana karjera ir tā kā ļoti svarīga mana identitātes daļa. Un es tā kā negribu to visu nolikt pilnīgi projām. Un tad man bija tāds pat plāns, ja viņam tur 3 mēneši, tad es viņus tur atstāšu silītē, kamēr es braucu tur ceļojumā un tā. Un, protams, tā, ka viņš piedzima, nekas tam līdzīgs nenotika. Pilnīgi absolūti nē. Man bija ļoti svarīgi viņam radīt drošības sajūtu tādu, un tas, kas man likās labākais variants, bija ņemt viņu visur man ceļojumos līdzi. Es nezinu, vai tas bija pareizi. Man jāsaka, šobrīd es varbūt to nedarītu, bet mums bija tā, ka mūsu pirmais bērns savā pirmajā dzīves gadā bija kādās 7 vai 9 valstīs. Bija jau izbraukājies, izceļojies man līdzi darba komandējumos, un tobrīd man likās, ka tas ir labākais variants. Vai es to darītu šobrīd? Varbūt arī nē. Bet tas ir tas, kas toreiz man likās, kad es to gribu darīt, un es to tiešām darīju. Un kāpēc šodien tu vairs to nedarītu? Tas ir interesanti. Tāpēc, ka man liekas, ka vissvarīgākais ir tas mammas tuvums, fiziskais, bet tagad man jāsaka, varbūt arī, kad skatoties, kā man aug pārējie bērni, kad arī tā vide, nemainīgā vide, ka viņš paliek nepārtraukti vienā vidē, kur ir māja zināma, kur ir varbūt auklīte pazīstama, ka tas rezultāts var būt diezgan līdzīgs, kad nav obligāti lidostās jābrauc cauri lidostām un viesnīcām un viskaut kur, ka, teiksim, saglabājot tādu mierīgu vidi mājās ar pazīstamiem cilvēkiem, to drošības sajūtu var radīt arī šādos apstākļos. Tas ir tas, ko es darīju šobrīd, droši vien, es domāju. Tad tas tagad ir mainījies tevī tāda atklāsme. Jā, pilnīgi noteikti. Pastāsti, vai tu arī apzinājies, kas ir tie kaut kādi zaudējumi? Skaidrs, bērniņš piedzimst, tas ir forši, brīnišķīgi un visādi ieguvumi un tā, bet arī kaut kādi zaudējumi iespējams bija, vai tu varēji viņus tā sajust, apzināt? Man šķiet, ka tos tā uzreiz nē, jo es biju ļoti, ļoti noorganizējusi savu ikdienu uzreiz, un man liekas tāds zaudējumi. Varbūt tas pirmais efekts tāds, ka tu saproti, ka tu nevari, ka tev nav vairāk neviena brīva stunda, ka tev nav brīva pusstunda, ka tu nevari vairs izdarīt, man liekas, kā ļoti daudzām mamām, ka tu nevari ne dušā ieiet, ne aiziet paskriet uz parku, pēkšņi, ka lietas, kas tev likās visdabīgākās lietas pasaulē, un pēkšņi tu viņas vairs nevari izdarīt. Tas noteikti bija tāda liela pārmaiņa. Bet man šķiet, ka vislielākās pārmaiņas mums bija, ka mēs pārcēlamies uz Ņujorku.
jo es tajā brīdī pārstāju strādāt. Mēs izdomājām sekot līdzi vīra karjerei un pārcēlāmies uz pilsētu, ko mēs īstenībā nezinājām. Mēs viņu nepazinām, mēs nezinājām, kāda tur ir dzīvošana. Tajā brīdī es pārstāju strādāt, un man liekas, tad man bija vislielākās pārmaiņas, kad es sapratu, ka es esmu ar to bērnu tiešām no rīta līdz vakaram, un saprast, kā sadzīvot ar to mammas lomu un nepazaudēt pašai sevi. Man liekas, tas man bija vislielākais izaicinājums. Bet tas nenotika uzreiz, tas notika vēlāk. Cik tad bija bērniņam? Viņam bija gandrīz 2 gadi. Tā kā viņš bija ļoti, ļoti aktīvs arī, un mēs pavadījām visu kaut kur ļoti daudz laika parkā un spēļu laukumos un visu kaut kur. Bet tā bija tāda, man liekas, ka tā bija tāds īstais pārmaiņu brīdis priekš manis, kad es sapratu, ok, tā mana karjeras identitāte ir kaut kur pazudusi, un tagad ir tā mammas identitāte, kas ir tā kā tā pati galvenā, un kā ar to sadzīvot, un vai es tikšu atpakaļ pati pie sevis kaut kādā brīdī vēlāk dzīvē, man liekas, ka tas bija tāds visgrūtākais brīdis un arī noteikti arī visvērtīgākais, kad es varēju pati paprasīt sev, kas ir tiešām tas, ko es gribu, kas ir tas, ko es gribu tajā dzīves brīdī, vai es tiešām gribu visu uzreiz, kā arī ar bērnus visu kopā, vai kaut kā var sadalīt to visu uz dažādiem dzīves posmiem, bet jā, tas bija noteikti tāds visizaicinošākais brīdis. Cik ilgi tas bija un kā tu tiki laukā? Man šķiet, ka es pamazām tiku laukā ar bērnu dārzu, man jāsaka, jo tad, kad viņam bija 2,5 gadi, viņš sāka iet bērnu dārzā, kas gan bija Ņujorkas stila bērnu dārzs 3 stundas dienā, kas ir tur ļoti tipiski, ka tas ir ne vairāk kā 3 stundas dienā. Bet tās 3 stundas man vismaz bija sev, kad es varēju iet uz dažādām konferencēm, dažādiem pasākumiem un tā atrast sevi tajās jomās, kas man pašai patīk. Bet tas bija tāds, jā, tas man pamazām palīdzēja tā kā iet ārā un iet atpakaļ pie sevis. Laiks noteikti, laiks sev. Jā, es galīgi nezinu, kā tas ir tā Ņujorkā, bet kaut kā man tas priekšstats bija, ka tur taču sievietes lielākoties jau ļoti ātri atsāk strādāt. Kā tad viņas tiek galā ar 3 stundu bērnu dārzu? Tur ir jāsaka, tas mums bija ļoti, no kultūras viedokļa, mums bija ļoti interesanti skatīties, kā ģimenes dzīvo tur, kas bija pilnīgi savādāk nekā Itālijā, kas ir ļoti uz vecvecāku iesaistīšanu orientēts, teiksim, ģimenes modelis, ka tie, kas pārsvarā palīdz, ir vecvecāki, kas gandrīz vienmēr dzīvo tuvumā, un tad tās ģimenes visas tur jaucās kopā. Cik tas ir labi, slikti, tas ir cits jautājums, bet tas modelis apmēram tāds ir, kad iesaistās ļoti vecvecāki. Ņujorkā mēs redzējām, ir pilnīgi savādāks modelis, kas ir vai nu vecāki abi divi strādā un ir pilnīgi orientēti karjerai, un līdz ar to tā kā mammas loma tiek nodota auklītei, kad ļoti bieži katram bērnam pat ir sava auklīte, un viņi ar to bērnu pavada tiešām no rīta līdz vakaram un dara visus pulciņus, visas aktivitātes, pilnīgi visu, tā kā tur ir ļoti viegli satikt auklītes, ļoti grūti satikt bērnu vecākus. Vai nu arī otrs modelis ir, kad sievietes, lai cik viņām būtu fantastiska izglītība, viņas pārtrauc strādāt. Tad, kad viņām piedzimst bērni, viņām var būt tiešām visiespaidīgākās Amerikas universitātes pabeigtas, bet tad, kad piedzimst bērni, viņas vairāk nestrādā. Bet tik un tā ir ļoti daudz auklītes. Tā kā tur ir vairāk tas ārējais atbalsts, tāds tā kā finansētais ārējais atbalsts, ko mēs redzējām un nevarējām saprast, vai mums tas īsti der vai neder, vai mēs to gribam vai negribam, vai tas ir mūsu veids vai nē. Jā. Un cik ilgi tad jūs tur bijāt un kad nāca otrs bērniņš? Jā, mēs tur bijām ilgi, mēs bijām 5,5 gadus, kas man šķiet ir diezgan ilgs, un mūsu meita, jā, viņa tur ir dzimusi. Viņa ir dzimusi Ņujorkā, kas arī no dzemdību viedokļa bija ļoti, ļoti interesanta pieredze, kur viss fokus ir drošība, tīri fiziskā drošība. Un pat tajā brīdī, kad piedzimst bērni, viņiem uz kājām momentā uzliek tādu es pat nezinu, kā viņi sauc, tādu sprādzīti, tādu pīkstuli. Un ja viņu nes pārāk tuvu durvīm, tad uzreiz ieslēdzās visas sirēnas.
ko es nebiju redzējis nekur. Tas likās ļoti, ļoti interesanti. Kaut kas tāds, ko mēs nekur pasaulē nebijām redzējuši. Bet tas ir ar mērķi, lai nenozog bērnu? Tas ir ar mērķi, lai nenozog bērnu. Jā, Okay. tas ir ar mērķi, lai neviens nenozog tavu bērnu. Un viņiem momentā, dzimšanas brīdī, viņam uzliek uz kājas, kā viņi piedzimst, viņam uzliek uz kājas tādu pretsakšanas tādu ierīci, kas sāk pīkstēt, ja viņu pienes pārāk tuvu durvīm. Tā kā tā mums bija tāda, mēs pēc tam vairāk neko tādu nekur citur neesam redzējuši, bet tur tas tā notiek. Un kā tas tev bija? Kā tu ar to jūties? Tā kā ļoti pasargāta vai gluži otrādi tas radīja vēl papildus trauksmi? Nu, par to pīkstuli, to mēs redzējām tikai pēc tam. To mēs nezinājām, kad mums meita jau bija piedzimusi. Bet man jāsaka, man ļoti paveicās ar ārsti, kas bija kopā ar mani, kura bija ļoti, ļoti pieredzējusi. Un kura man šķiet, kaut kā tā kā pēdējā brīdī viņa pakāpās prom no tās Amerikas ārkārtīgiem drošības standartiem, kur viss ir orientēts uz drošību. Un mums izdevās kaut kā tā sadarboties tādā personiskā līmenī, ka man tiešām es jūtu viņas atbalstu un palīdzību. Man jāsaka, tā bija ļoti, ļoti pozitīva pieredze beigās. Es biju ļoti nobijusies no sākuma, zinot visus tos drošības standartus, un ka viņiem vienīgais, kas interesē, lai tu fiziski izēji dzīve un vesela ārā, un vispārējais viņiem, teiksim, psiholoģiskais aspekts viņiem īpaši neinteresē. Bet kaut kā mums izdevās tā saslēgties kopā, un man jāsaka, man bija tas atbalsts, ko es ļoti gribēju un ko man vajadzēja. Man tiešām bija ļoti pozitīvas atmiņas. Jā, un kā tad jūs izlēmāt atgriezties atpakaļ, vai kur jūs tad devāties tālāk? Nē, mēs teiksim tā, man ļoti patika Ņujorka kā pilsēta, un vēl joprojām es skatos filmas, es ļoti atpazīstu ļoti daudz vietas, un man jāsaka tāda. Mums ir tā kā viena no vietām, ko mēs noteikti uzskatām Ņujorku par savām mājām. Bet tajā pašā laikā, audzinot tur bērnus un skatoties, kādi ir audzināšanas standarti, cik ļoti ir ārkārtīgi uzsvars uz sacensību, ka tev ir jābūt vislabākajam, tev ir jābūt pirmajam. Tev ir jābūt labākam par visiem citiem. Un mēs sapratām, ka tas nav īsti tas, ko mēs gribam tā kā ilgtermiņā saviem bērniem. Mēs negribam, lai viņi aug tik ļoti konkurējošā vidē, jo tas nav. Mēs redzējām, ka tam nav pozitīvs efekts, kad ir ārkārtīgi liels stress. Un no tā, ko mēs dzirdējām, kad ir ļoti daudz bērni, kuri ļoti agrā vecumā sāk iet terapijā, tāpēc, ka viņi ir ļoti... Vienkārši viņi izjūt ārkārtīgu stresu par to, kas notiek viņu dzīvē. Ļoti daudz mammas iet terapijā, tāpēc, ka viņas nespēja konkurēt ar visām mamām. Tas ir pārāk liela slodze. Un tad mēs sapratām, ka vienā brīdī mēs gribam braukt atpakaļ uz Eiropu, tikai nezinājām, kur. Vai mēs gribam braukt uz Itāliju vai kaut kur citur. Un tad mēs sapratām, jā, uz Eiropu, bet varbūt ne uz Itāliju. Un tad mums atnāca iespēja braukt uz Dāniju, ko mēs neviens īsti nezinājām. Es biju šeit bijusi bērnībā vienu reizi un vienu reizi komandējumā. Man liekas, ka vīrs bija arī bijis šeit vienu reizi kaut kur studiju gados, bet mēs teicām, ok, braucam, skatāmies, redzēsim, kas būs. Un, jā, un tā mēs pieņēmām lēmumu braukt atpakaļ, un ko mēs nenožēlojam nevienu mirkli. Man jāsaka, mēs esam ļoti, ļoti apmierināti par savu izvēli. Bet, jā, tā kā mēs gribējām, mums ļoti patika Ņujorka, bet mēs gribējām, lai mūsu bērni aug vairāk eiropeiskā vidē, ar eiropeiskām vērtībām un mazliet relaksētākos apstākļos, es varētu tā teikt, jā. Es nemaz nepajautāju tev, vai vīrs tev ir latvietis? Nē, man vīrs ir itālis, tā kā mēs esam, jā, mēs runājam arī mājās, mēs runājam 3 valodās. Es runāju ar bērniem latviski, tad mēs runājam savā starpā itāliski, un man bērni savā starpā runā miksēti angliski un latviski. Viņiem tāda miksēta valoda, kur viņi ļoti daudz runā angliski ar latviešu vārdiem pa vidu. Tik interesanti. Tad tagad tu esi Dānijā. Jā. Kā tev tur klājās? Man jāsaka, tā bija arī tīri no ģimenes viedokļa ļoti, ļoti interesanta pieredze, jo tas bija pilnīgi krass pretstats Amerikai visos iespējamos līmeņos.
Pirmkārt, ir dzīves stila, kad viņiem nav tas, ka visu lieto met ārā, lieto met ārā. Viņi ļoti daudz izmanto bērniem, bet īpaši lietotas drēbes, lietotas ratus. Viņiem ir ārkārtīgi daudz uzsvars uz mantu vairāk kārtēju lietošanu, jo viņi uzskata, ka tas nav nepieciešams absolūti. Un, teiksim, tā ir viena no atšķirībām. Otra, kad šeit viņi cenšas absolūti neveicināt konkurences ar bērniem, kas ir pilnīgs prestats Ņujorkai. Piemēram, tu gribi, lai bērni iet peldēt. Viņi saka, nu jā, mēs tā kā vairāk gribētu, lai viņi peld grupā, bet, nu, ja tu ļoti gribi, tad var arī individuālas nodarbības, kas, teiksim, Ņujorkā būtu individuālas, tikai tad, ja tu nevari atļauties, tad ej grupā. Bet, teiksim, tas uzsvars ir pilnīgi uz individuālu, un šeit ir viss tā kā kopā radīt to vairāk uz tādu stabilāku personīgas attīstību, kas jāsaka, kas mums ļoti patīk. Un netik daudz konkurēt, kā veidot draudzības. Piemēram, arī mums tagad vecākais puika, viņš sāka burāšanu, kas ir viņiem te tāds nacionālais sports, ko dara visi. Tas nav nekas tāds īpašs, to tiešām dara gandrīz visi. Un viņi jau pašā sākumā teica, pat tad, ja tu tur esi savu, tur visu, nezinu, tur būru salocījis vai kaut ko, tu neej prom, tu palīdzi tam, kurš to vēl nav izdarījis. Kad viņi pilnīgi sagaida, ka tur, ja tu esi pirmais, tu palīdzi otram, jo viņi saka, svarīgi ir veidot to grupas sajūtu, tas, ka tu vari paļauties uz citiem, un tas ir, man liekas, Ņujorkā nekas tāds pilnīgi neeksistēja. Tā kā mēs ar tādu zīmkāri skatāmies, kas notiek šeit, un mēģinam saprast, kā tajā visā iedzīvoties. Un Dānijā tad piedzima tavs trešais bērniņš? Jā, Dānijā piedzima mans trešais bērniņš, kas bija pilnīgi atkal savādāk nekā Ņujorkā, kas man jāsaka, kā mammai tas bija diezgan grūti, jo katrā valstī ir pilnīgi savas tradīcijas, un katru reizi iet cauri tam, kā tas tiek darīts, kādi ir noteikumi, kas no tevis tiek sagaidīts. Tev ir tā kā jāiemācās viss no jauna. Un man jāsaka, tas labākais ir, ka šeit ir tā attieksme ļoti, ļoti mierīga, kad viss medicīnas personāls ir ārkārtīgi mierīgi, pat tad, ja kaut kas varbūt īsti nav, viņi ir ļoti pozitīvi noskaņot, un līdz ar to viņi tevi ļoti nomierina. Un mēs bijām dzirdējuši to, ka viņi šeit tevi sūta no slimnīcas ārā būtībā uzreiz, un tas tiešām tā ir. Bet viņi to nedara tad, ja viņi nejūt, ka tu tam esi gatava un ka tev tas der. Ja viņi redz, ka tas ir tavs pirmais bērns un tu varbūt vispār nesaproti, kas ir noticis, tevi neviens uz ielas ārā nemet un mājās nesūta. Viņi parūpējās par tevi. Bet mums jāsaka, bija ļoti pozitīva pieredze arī šeit, un noteikti relaksētāka, nekāda drošības bīpeļa šeit nebija. Tā kā man jāsaka, ļoti, ļoti pozitīva pieredze. Mēs drusku pārlecām, un pirmais bija Itālijā, ja? Jā, pirmais bija Itālijā, jā. Un tur tā dzemdību pieredze tev bija apmierinoša? Tur man jāsaka netik ļoti, bet es tā īsti man tagad grūti pateikt, vai tas bija tāpēc, ka man jāsaka viens no iemesliem, kad es pati droši vien nebija tik realistiski sagatavojusies, un vairāk tā, kad tas jau tāds dabīgs process, un es vienkārši vēlāk sapratu, ka jā, tas ir dabīgs process, bet tev ir tā kā tev ir jābūt gatavai tādā līmenī, ka tu vari to procesu tiešām pati vadīt un saprast, kas tur notiek. Nevis tā, ka tu paļaujies uz citiem un kāds cits tev tagad teiks, ko darīt, un kā tev ir jābūt gatavai tai palīdzībai, kas tev var nākt, kā varbūt arī jāzina, kā viņu paprasīt un kā sadarboties ar personālu, kas tev ir apkārt. Un man jāsaka, Itālijā varbūt es tam vēl īsti nebiju gatava, bet to es tā kā sapratu vēlāk, ka tas ir vairāk manās rokās un cik ļoti es pati to visu varu ietekmēt. Un tas tāpēc man tā grūti pateikt, vai tā bija īsti tā vide vai tas, ka es pati tik ļoti nebiju gatava un sagatavojusies visam, kas notika. Jā, tu diezgan smalki izstāstīji, kāda bija tā vide, bet kā tad tu pati mainījies cauri tam visam? Jā, man šķiet, man jāsaka tiešām, ka man ļoti bijis tas, kad ar katru bērnu es esmu tiešām piedzimusi kā jauna mamma. Un man jāsaka, noteikti mierīgāka, noteikti ar katru bērnu mierīgāka. Un man jāsaka, tīpaši ar trešo,
Ir īpaši ar trešo. Man jāsaka, es jūtos vismierīgākā, un te man jāsaka, ka jāsaka paldies arī Līnas centram. Jo neskatoties uz to, ka man jau bija divi bērni, es teicu, es noklausīšos to Līnas, to kursu par maziem bērniem. Noteikti kaut kas tāds, ko es nezinu, un par sliktu nevar nākt. Un man jāsaka, es domāju, kaut es to būtu ātrāk dzirdējusi. Jo tik daudz tādas mazas lietas, kas kaut kā tev paliek galvā, kas tevi satrauc, un tu īsti nezini, kā darīt, un kam paprasīt, un kā labāk. Un man jāsaka, es atradu tik daudz atbildes, un it īpaši to, ko es esmu gribējis to drošības sajūtu iedot, es tiešām varu redzēt, jā, šitien man tiešām izdevās. Un man tāds noteikti personīgais gandarījums liels par to. Forši. Kas tas bija? Psiholoģijas pamata vecākiem, ja to tu skaties? Jā, tie bija psiholoģijas pamata vecākiem, un jā, tas man liekas ir tiešām viens fantastisks kurs. Un ļoti, ļoti vērtīgs. Un viena no tādām jomām, kas man vienmēr ir bijusi problemātiska, ir patiesībā spēlēšanās, kad es nekad nezināju, man nepatīk spēlēties. Man nepatīk spēlēties ar lēlēm, un es vienmēr domāju, kā man tagad sev jāspiež, vai kas man tur jādara. Un man liekas, ka tavas kolēģis, viņas tik lieliski par šo tēmu runā, un viss. Un es noklausījos, un man vairs tā nav problēma. Es sapratu, kā tas notiek, es sapratu, ko es varu, ko es nevaru darīt, kas man pašai ir ok. Un man tāds gandarījums, ka man liekas, ka man izdodas. Prieks dzirdēt. Jā. Tas ir par to, kā ar bērniem būt, bet pati tu kā sieviete un arī kā varbūt sieva savam vīram, kā tas ir izmainījies šajos 9 gados? Jā, man šķiet, ka tas ir... Tas ir, man liekas, jautājums, pie kurā es ļoti vēl tagad strādāju pati, jo es esmu man šķiet, šajos 9 gados esmu kaut kā arvien vairāk iegājis tajā mammas lomā, no kuras šobrīd tā kā eju ārā ļoti apzināti un patiesībā ļoti apzināti un mērķiecīgi, tāpēc, ka es sapratu, ka es jūtos realizējusies šajā jomā, un man šķiet, ka es zinu, ko es daru labi, es zinu, kur varbūt lietas nav tik labi, bet es iekšēji izjūtu ārkārtīgu nepieciešamību atgriezties pati pie savas profesionālās identitātes, arī teiksim, kā sieva vairāk atpakaļ, kā Laura profesionālajā karjerā, teiksim, varbūt arī vairāk attīstīt manas intereses, teiksim, iet uz gleznošanas kursiem, vai, teiksim, kur tu vari savu radošo potenciālu vairāk realizēt. Tās ir lietas, ko es noteikti negribēju darīt 10 gadus atpakaļ, bet kas man interesē šobrīd. Un patiesībā man jāsaka, es ļoti, ļoti apzināti ar auklīšu palīdzību plānoju laiku, lai man būtu laiks tikai priekš manis pašas, un lai mēs arvien vairāk laiku atrastu pārim bez bērniem. Kad lai nav tikai, jo tā ir kopā ar bērniem, tas ir ļoti jauki, bet tā ir ļoti daudz organizēšana un plānošana, un noteikti pāris tur pazūd, un tā kā tas ir tāds ļoti plānveidīgs process, kas man šķiet, ja tu pie tā nestrādā, tas nenotiek pats no sevis. Tas ir vienkārši gandrīz tā kā jāraksta kalendārā, kad es to gribu izdarīt un jāskatās, kad es to darīšu. Laiks gan sev individuāli, gan pāriem bez bērniem. Tas ir tas, pie kā es šobrīd ļoti strādāju, un man jāsaka, tas ir tāds, mērķiecīgs pasākums, kas nenotiek pats par sevi. Pilnīgi noteikti ne. Jā, tu daudz stāstīji par to, ka tu ļoti gatavojies, ka tu organizēji arī par pirmo bērniņu. Tu teici, ka tu ļoti visu organizēji. No kurienes tev tas nāk un cik lielā mērā tas palīdz un varbūt arī kaut kādā ziņā traucē? Man šķiet, ka no sākuma man tas noteikti bija veids, kā es jūtu, ka es tieku galā ar savu dzīvi. Un tas man noteikti bija vajadzīgs. Un tagad man jāsaka, es vairāk paļaujos pati uz sevi. Es kaut kā vairāk jūtu situāciju, un es zinu, kas būs labi, kad jā un kad nē. Un man liekas, ar tiem gadiem man kaut kā manas pašas intuīcija ir palikusi daudz spēcīgāka, un es vienkārši zinu, kad un kā lietas darīt, un man vairāk nav par to tik daudz jādomā. Un
es noteikti jūtos drošāka pati par sevi, par lēmumiem, ko es pieņemu, un tas ir kaut kā daudz tāds process ar mazāku piepūli, man jāsaka. Es zinu, ka, teiksim, es paturu mērķi prātā, ko es gribu darīt, bet tas process pats ir daudz vienkāršāks, un tas notiek daudz vieglāk, man jāsaka. Bet, tev vienmēr ir bijis tik daudz spēka un spēju tikt galā ar visādām grūtībām, jo tas, kā tu to stāsti, liekas, tā viss šausmīgi viegli. Nē, man šķiet, ka tas ir tāds. Es nezinu, pateikt, tagad tāds zobens ar divām pusēm vai kaut kā tāda medaļa ar divām pusēm, ka tas ir noteikti gan mana stiprā, gan vājā puse. Tieši tas, ko tu saki, un patiesībā man ir ļoti bijis tāds ilgs ceļš iemācīties pateikt, nē, man ir pa daudz, es tagad nedarīšu. Vai nē, man ir pa daudz, man tagad vajag palīdzību, es nevaru tikt ar to galā, un man šķiet, ka tas ir mans iespējas, ka īpaši augot tā kā Latvijā, varbūt tajos pēcpusdienu apstākļos, ir tas, kas tev ir iekšā, ka tev ir jāvar un jādara un vispārējais. Un tad vienā brīdī es pie kā es arī esmu strādājusi, kad es pasaku, nē, tagad ir pa daudz, tagad es nedarīšu, vai tagad man vajag, lai man palīdz, kad es to pati nevaru. Un mācoties, es esmu iemācījis piesaistīt cilvēkus, kas man palīdz, paļauties uz viņiem, ticēt, ka viņi tiešām, ka viņiem ir labi nodomi, ka viņi tiešām grib palīdzēt un pieņemt to palīdzību. Tas noteikti nav bijis vienas dienas jautājums, tas ir bijis tāds diezgan grumbuļains ceļš. Es nezinu, kā īsti to pateikt, bet jā. Bet kā tu to ceļu gāji, vai tu saprati kaut kādu palīdzību, vajadzību, tu lasīji, meklēji, prasīji kādam? Kā tas notika? Patiesībā man jāsaka, man ir brīnišķīga terapeite, kas man arī palīdz ar šiem jautājumiem, un kas noteikti man pasaka, ne, tev nav viss jādara pašai. Jā, jo man šķiet, ka mūsdienās ir īpaši ņemot vērā, ir īpaši cilvēkiem, kas ir, man liekas, auguši tajos pēcpadomju apstākļos, ir ļoti svarīgs tāds terapeitiskais atbalsts dzīves laikā. Un es kaut kā esmu iemācījusies ieklausīties tajos padomos, kas man tiek doti, un saprotu, ka tas ir manis pašas labā, un es kaut kā uz to paļaujos un ieklausos un to daru. Un tas noteikti nav nācis no manis pašas, pilnīgi tā intuitīvi, bet vairāk runājot un saprotot, ka man ir jāmainās pašai, ir jāpaļaujās vairāk uz citiem, un arī jānotic tam, ka citi tiešām grib palīdzēt, un ka viņiem ir labi nodomi, un ka viņi ir gatavi palīdzēt, tad, kad vajag. Jā. Kas ir bijis tas pats grūtākais kā mammai, ar ko tu tomēr esi tikus galā? Šitas gan ir grūts jautājums. Droši vien, bet tu vari padomāt. Man jāsaka, man šķiet, ka tas grūtākais ir tas, ko es daru šobrīd. Patiesībā, kad es mēģinu atgriezties pati pie sevis vairāk, kad es mēģinu saprast arī, kas ir tās intereses, kas man ir iekšēji un ko es vienmēr esmu gribējis darīt, bet varbūt neesmu darījusi, tāpēc, ka esmu sekojusi tam, ka dzīvē ir jādara tas un dzīvē ir jāsasniedz noteikti mērķi. Un patiesībā es esmu gribējis darīt kaut ko pilnīgi citu. Un man šķiet, ka tas ir tāds process, ko es veicu šobrīd, kas man ļoti patīk. Viņš nav viegls, jo man ir jābūt ļoti atklātai un godīgai pašai ar sevi. Bet man šķiet, tas ir patiesībā tas visgrūtākais atgriezties pašai pie sevis. Tā kā iziet solīti no tās mammas lomas ārā un atgriezties vairāk pie savas identitātes. Man šķiet, ka tas ir visizaicinošākais process noteikti. Tik interesanti. Un tu zini tagad, kur tieši tu gribi atgriezties un kas tur tevi sagaida? Nē, tā 100% man jāsaka nē, bet tas, ko es daru, es mēģinu dažādas lietas un tā kā vairāk sekoju tam, kad vai savām izjūtām, vai man tas dara vai nedara un kā es ar to jūtos. Mazāk klausoties tam, vai tas ir prestiži vai nav prestiži.
vai tas ir kaut kas tāds, kas tiek uzskatīts, ko vajadzētu darīt vai nevajadzētu darīt, bet vienkārši tīri skatos vairāk, kā es ar to jūtos un kā man patīk. Un ja man patīk, tad patiesībā nepievēršu pārāk lielu uzmanību tam, ko domā citi, un daru lietas, kas man patīk. Apmēram tā. Ja es prasītu tavam jaunākajam bērniņam, kurš, es pieņemu, vēl diži daudz nerunā, bet ja viņš runātu un es viņam prasītu, kāda tu esi kā mamma, ko viņš man teiktu? Tas gan būtu interesanti. Es domāju, ka viņš īstenībā teiktu, ka es esmu mierīga, klātesoša mamma. Un ka patiesībā es arī spēlējos. Un to es saku pati ar lielu pārsteigumu. To es tiešām saku ar lielu pārsteigumu pati sev, jo man šķiet, ka man tas kaut kāds rotaļīgums ir iznācis ārā kaut kā pēdējos gados, atbrīvojies un vairāk klātesošs. Forši, riktīgi. Man liekas, tev pilnīgi seja izmainījās pašai, kad tu šito teici. Jā, ko tu varbūt gribētu novēlēt sievietēm, kas tagad tikai kļūst par mammām ar saviem pirmajiem bērniņiem, un viņas vēl tikai mēģina saprast, kā tas ir aiziet no sevis kaut kādā nezināmajā pasaulē, kļūstot par mammu, jo tu jau esi atkal tajā ceļā, kā būt atpakaļ pie sevis, bet viņas vēl tik ies projām. Ko tu viņām vēlētu? Man jāsaka, īstenībā es vēlētu laikam vienu lietu, ko man pašai ieteica, ko es neizdarīju, bet es īstenībā būtu vēlējusies izdarīt. Ko man ieteica, ka tad, kad tu patiesībā, kad tu vēl gatavojies visiem tām jaunajai mammas lomai un varbūt ļoti domā, kā visas dzemdības būs, kā būs tas pirmais gads un kā ar vecvecākiem un ļoti, ļoti daudz jautājumu. Un man ieteica, ka īstenībā viena no lietām, kas ir ļoti svarīga, ir paņem kādu papīru un uzrakstīt, kas ir tas, ko tu gribi savā dzīvē darīt. Kas ir tavas personīgās, piemēram, manas kā Lauras ambīcijas, ko es gribu dzīvē sasniegt, kas ir tas, kas man interesē, kas ir tas, par ko es gribu kļūt. Vai es tur, gribu vadīt uzņēmumu, vai es gribu rakstīt grāmatu, vai es gribu uzgleznot gleznu, vai, sakomponēt dziesmu. Vienalga, kas tas būtu, uzraksti un noliec to. Un tad, kad tas bērns jau ir piedzimis, tev no sākuma tu nevari iet dušā, no sākuma tu nevari sagatavot pusdienas, bet kaut kad izlasi tas, ko tu kādreiz esi gribējis izdarīt, un tad pamazām vismaz atceries to daļu no tevis, kas ir palikusi tur, un ko varbūt arī vēl joprojām. Varbūt tas viss mainīsies, bet ko varbūt tev tas sapnis ir iekšā paliek, bet ka to vajagot pierakstīt. Man teica, ka to vajagot pierakstīt, un ka tas palīdz vēlāk atgriezties atpakaļ pie sevis un ar jaunajām visām lomām, kas dzīvē ienāk, ka tas ir tāds, es to noteikti ieteiktu. Ļoti interesanti. Es ceru, ka kāda mamma šito atcerēsies un arī izmantos. Mēs esam mūsu sarunas tādā noslēgumā. Varbūt tev ir, kaut kāda grāmata, ko tu esi izlasījusi, vai kāda filma, ko tu esi redzējis, kaut kas, ko tev gribētos ieteikt arī citiem klausītājiem, kas tev likās interesanti, saistoši. Jā, man jāsaka, es pēdējā laikā lasu ļoti daudz romānus, un man gribējās aiziet tādu solīti projām no pašizglītojošās literatūras un vairāk pilnīgi ziedot laiku daļliteratūrai. Es esmu ļoti daudz lasījusi itāļu autorus, bet tādu vecāku kontekstā man jāsaka viena grāmata, ko es lasu šobrīd, viņa saucās The Danish Way of Parenting, kas man ļoti patīk, un dzīvojot šeit, mēs gribam saprast, kur ir tas, ko tie dāņi tiešām dara, kāpēc tie bērni izskatās tādi relaksētāki, stabilāki, drošāki par sevi, un tā noteikti viena interesanta grāmata, ko es ieteiktu, ja kādam interesē skandināvu dzīvestils un tas, ko viņi dara, viņi ir angļu valodā, tā noteikti, ko varētu izlasīt. Un otra, ko es lasu šobrīd, ir Virģīnijas Volfas grāmata Sava istaba, jo tas ir otrs tāds jautājums, kas man dzīvoja dažādās valstīs, ļoti interesē tās vīrišķās, sievišķās lomas, kā mainās sievietes loma, kā viņa mainās
tad, kad viņi ir izveidojusi ģimeni, un kādas ir tās iespējas katrā vietā viņai realizēties pašai un realizēt viņas personiskās ambīcijas. Tā ir otra tāda vairāk klasiska grāmata, bet kas man šķiet ļoti interesanti. Bet viņa ir latviešu valodā vai nav? Es kaut kad skatījos, neatradu. Es tagad tieši meklēju, vai viņa ir latviski, jo es viņu lasu angļu valodā, bet man patiesībā gribētos izlasīt viņu latviski. Un par cik tā ir mana dzimtā valoda, man šķiet, ka lasot dzimtajā valodā, tu lasi grāmatas savādāk. Jā, pilnīgi. Es piekrītu tev. Jā, un tāpēc es īstenībā atradu, ka viņa kaut kur latviski ir, un es tieši gribu nopirkt arī vienu kopiju latviski, jo vienmēr lasot grāmatas latviski, viņas man uzrunā kaut kā savādāk. Jā, lai cik tu labi zini kādu svešu valodu, dzimtā valoda pilnīgi citādāk skar sirdi, to es arī esmu pārliecināta. Jā. Jā, Jā, un tur man jāsaka paldies arī Līras centram, par grāmatām, kas ir tulkotas latviski. Jo man jāsaka, es dažas no viņām esmu varbūt nopirkusi arī angliski, lai mums būtu mājās vienkārši, jo mēs viņus varam lasīt abi. Bet tās, kas ir latviski, es tiešām novērtēju to, ka ir tās grāmatas manā dzimtajā valodā, jo viņas tiešām uzrunā savādāk. Tu vari lasīt, kā gribi citās valodās un zināt 4-5 valodas, tik un tā tava dzimtā valoda tev uzrunā savādāk, un tu to visu tekstu viņu, man liekas, uztver pilnīgu citu dziļumu. Tā ir, jā. Paldies tev! Paldies tev par sarunu! Vai ir kaut kas, ko tu vēl gribētu piebilst, kaut kas, ko ļoti, ļoti gribas pateikt? Man jāsaka paldies par uzaicinājumu. Priekš manis noteikti arī šī saruna bija interesanta pieredze. Un, jā, man liekas, tas gandrīz izklausās tā kā tāda reklāma, bet man jāsaka, es pati biju ļoti, ļoti patīkami pārsteigta par to, cik jaukas liekas Līnas centrs, un arī tu, Vita, piedāvā cilvēkiem Latvijā, ka man jāsaka, tas ir kaut kas tik fantastisks un tiešām orientēts uz mierīgāku, līdzsvarotāku dzīvi. Tā kā man gandrīz gribās pateikt tev, ka paldies par to, ko tu dari. Un ka tu to radi pieejamu cilvēkiem, ka tas nav palicis tikai tavās privātajās sesijās, ka tas ir tiešām, ar ko tu dalies kopā ar saviem kolēģiem, un to rada pieejamu plašākam cilvēku lokam. Un, man liekas, es patiesībā nekur citur to neesmu redzējusi no vietām, kur mēs esam, un man liekas, tas ir kaut kas tāds fantastisks, kas ir pieejams Latvijā. Paldies tev, un šitā tiešām nebija sarunāta reklāma. Absolūti nē. Pilnīgi no manis, no manas personiskās pieredzes, ko es tiešām uzskatu, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs kaut kas. Paldies. Milzīgs paldies. Man tāda kaut kāda pilnīgi iedvesmota, pacelāta sajūta pēc šīs sarunas, un es ceru, ka arī citiem klausītājiem tāda būs. Un man kaut kā ļoti palika prātā tas, ka ir tās bailes, un ka var iet viņās iekšā, un droši vien arī tā, ne jau lekt gluži uz galvas uzreiz un nepaskatoties, kur lec vai ne, bet tomēr arī, kā tu teici, sagatavojoties un solīt pa solītim, un ka tajās bailēs tomēr tur ierauga kaut kāda tāda jauna attīstības lieta, kur varbūt, ja tu neuzdrošinātos to soli spērt, vispār nepiedzīvotu. Tas man tā ļoti, ļoti likās viscaur tam tavam, man gribas teikt, dzīves stāstam. Tev jau tur vēl 3 reizes tik daudz priekšā droši vien, bet par šo, tas man liekas ļoti iedvesmojoši, un es ceru, ka arī citi to tā sadzirdēs. Jā, paldies, un tad, lai tev viss forši, un uz tikšanos varbūt atkal. Paldies, uz tikšanos. Saruna ar Lauru man bija kā straujuši ceļojums cauri valstīm un dažādām normālībām, katrā no tām. Ja tev liekas, ka tu labprāt gribētu dalīties arī ar savu stāstu, kā mammai vai tētim, tad lūdzu raksti mums uz info@lina.lv. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.